Tad mans uzdevums, mans plāns nākamajās 11 minūtēs, teiksim, tā ir iepazīstināt jūs ar jauno risinājumu. Tad šodien mums būs ieskats vienā plānošanas mēnesī veikalā. Un mums ir 10 cilvēku komanda, mums ir 10 cilvēku struktūra vienība. Un darbinieki veic savu darbu gan darba dienās, gan brīvdienās. Un veikals mums ir izkārtots saliņās. Kā tāds liels veikals, iedomājamies, mums ir gaļas saliņa, mums ir konditorija, mums ir salātu pāriņš varbūt. Un mums ir arī darbinieki, kas vienkārši strādā zālē. Kas vēl ir mūsu veikalā, darba laika atšķiras pa darba dienām un brīvdienām. Un mums ir 2 pārdevēji, kas šobrīd dara mazliet citu darbu. Viņi mums ir konditori. Un mēs apskatīsim pilnu procesu, tātad to, kam būtu plānotājiem jāaiziet cauri, tātad no uzstādījuma sagatavošanas, plāna versijas uzģenerēšanas, labojumiem un līdz arī tad attiecīgo dokumentu saskaņošanai. Un sāksim mēs ar uzstādījumiem. Mēs šajā plāna skatā atgriezīsimies vēl, bet vēlos sākt ar uzstādījumiem. Kas ir ar uzstādījumiem uzreiz jāņem vērā? Kā mēs minējām, tad arī sākumā iespējams te uzstādījuma ir tāds lielāks darbiņš, lai tiešām tās iekšējās zināšanas, to pieredzi izliktu šādi strukturēt uzstādījumos. Tāpēc mums ir burvīga funkcija arī pēc tam uzstādījumus kopēt. Tad, ja mums ir viens labs komplekts vai mums ir kādi sezonāli uzstādījumu komplekti, tad mēs pēc tam sākot jauno mēnesi varam nokopēt no jebkura cita mēneša vai arī veidot pilnībā jaunus. Atgriezīšos augustā un iesim pamazām cauri uzstādījumiem. Un tad arī pastāstīšu, kas man jau šeit ir savadīts šim scenārijam, ko mēs apskatīsim. Tad pirmais, ko apskatīsim, ir darba vietas. Kā minēju, mums ir veikals organizēts darba vietās vai saliņās. Šoreiz tās ir fiziskas darba vietas, bet tās arī var būt virtuālas darba vietas, kā varbūt kāda virtuāla komanda vai kāds virtuāls postenis vai uzdevums, ko cilvēki veic kopā. Un tad darba vietas izmantojam, ja ir nepieciešamība plānot tiešām tos darbiniekus uz noteiktām darba vietām. Ja tas nav nepieciešams, šo var arī neizmantot. Tādā ziņā šeit tādu obligātu uzstādījumu, lai veiktu automātisko plānošanu, ir samērā maz. Pārējais jau ir papildus uzstādījums, ko var izmantot, lai nosaktu sarežģītākus, sīkākus scenārijus. Tad šeit es esmu ievadījusi savas 4 vērtības. Tad man ir gaļa, konditorija, salāta, un man ir arī zāle, kā es minēju, zāles darbiniekiem. Nākamā sadaļa mums ir pārtraukumi. Pārtraukumus mēs definējam šeit neapmaksātos pārtraukumus, tātad tādus, kas mums būtu jāizskaita ārā no ieplānotā darba laika, kad mēs veicam algu aprēķinu. Šajā piemērā es neizmantošu šādus, bet ātram ieskatam mums ir 3 veidu pārtraukumi. Mums ir vienkārši pārtraukums minūtēs, vairāki pārtraukumi, kas būtu, pieņemsim, 15 minūtes ik pēc 2 stundām, un arī pārtraukums noteiktā laikā, pieņemsim. Visiem pusdienas laiks ir obligāti no 12 līdz 1. Un pēc tam arī redzēsiet, šie pārtraukumi arī pēc tam parādās citos uzstādījumos, jo arī tas, kā šī uzstādījuma sadaļa ir uzbūvēta, ka vieni uzstādījumi papildina viens otru, tad mēs varam dažādi kombinēt un dažādi sasaistīt. Tad atkal, lai nosaktu dažādus scenārijus. Tad pāriešu uz nākamo sadaļu. Mums ir darba laika grupas. Un darba laika grupās mēs viņas izveidojam kā tādu izceļu. Viņš ir tāds tā kā grupējošais uzstādījums, lai pēc tam mēs varam ātrāk darboties ar citiem uzstādījumiem. Un šeit ir tā doma, ka mēs definējam kaut kādus darba tipus, darbu grupas, un šeit es esmu izdalījusi darba dienas un nogales, jo tas ir primārais, pēc kā man atšķiras, kā cilvēki dienu no dienas strādā. Šeit arī var būt kāds cits sadalījums, nezinu, varbūt pēc kādiem darba uzdevumiem vai pēc amatiem pieņemsim. Tie varētu būt, nezinu, pieņemsim pārdevēji, noliktavas darbinieki, administrācija, tādos veidos, kā mēs varētu sagrupēt to mūsu ikdienas darbu.
Un tālāk mums ir tāda lielāka sadaļa, kurā ir arī apakšsadaļas. Pirmais mums ir darba laiki. Un šeit tad mēs jau definējam tos konkrētos no līdz intervālus, kuros mēs darbiniekus plānosim. Šeit, redzams, man ir diezgan daudz savadīti, mazliet arī pastāstīšu, kāpēc, bet šeit galvenais, kam pievērst uzmanību, ir tas, ka darba laikus mēs varam definēt uz noteiktām nedēļas dienām. Tātad, ja mums darba laika atšķirās pa dienām, mēs varam katrai dienai definēt savu laiku. Mēs arī varam definēt uz īpašu datumu. Veikalā tas varētu būt, manā gadījumā šis ir datums, kad mums notiek preču piegāde, un tajā dienā mēs strādājam ilgāk, lai mēs varētu visus darbiņus izdarīt. Un man arī šajā dienā vajadzēs vairāk cilvēku ieplānot, tāpēc es esmu izveidojis šo kā atsevišķu datumu. Un šeit jau arī redzam, ka varam piesaistīt pārtraukumus, ja esam tos izveidojuši, un mēs varam piesaistīt darba vietu. Tad tā īsi apskatot, tad man ir atsevišķi darba laiki, darba dienām un nedēļas nogalēm. Un man ir piesaistīti darba laiki darba vietām. Kas vēl šeit ir īpaši, man ir viens agrais darba laiks, kas ir vajadzīgs konditorējām. Tad sākam darbiņu ātrāk, lai varam visu sacept un sagatavot. Tajā īpašajā datumā ar garāku darba laiku es neesmu norādījusi darba vietu, jo tajā dienā mums vienkārši vajadzēs visiem būt uz vietas, tā lai sīkāk nedalītu. Un tad, nogalē man konditori nestrādā. Tad nedēļas nogalē man ir par vienu darba laiku mazāk, un tie darba laiki arī ir īsāki, nevis 9, bet 7 stundas. Nākamā sadaļa ir atpūtas laiki. Arī piemērā sīkāk neapskatīsim, bet tā pastāstam, ieskatam. Tad atpūtas laika sadaļā mēs varam definēt, ka darbiniekam pēc noteikta vai jebkura darba laika tiek ieplānots atpūtas laiks. Un atpūtas laiku mēs varam definēt dienās vai stundās, un tad pateikt, cik ir tās minimālās atpūtas stundas, un tad arī uz kuriem darbiniekiem tas attiecas, jo tas arī varētu neattiekties uz visiem, piemēram. Tālāk man ir izmantošanas reižu skaits. Šeit es esmu izmantojis šo sadaļu vienam tādam specifiskam gadījumam, jo šeit mēs varam limitēt noteiktu darba laiku izmantošanas reižu skaitu plānošanas mēnesī, tad nosakot minimālo vai maksimālo skaitu. Un šeit es esmu izmantojis šo uzstādījumu sadaļu, lai nodefinētu to, ka maniem konditoriem, kas strādā agri no rīta, viņiem ir šis savs darba laiks. Nevienam citam nav jānāk 5 no rīta uz darbu, ja viņš nav konditors. Tad šeit es esmu nodefinējusi, ka ir visi pārējie darba laiki, kurus neizmanto mani 2 konditori, un tad pretēji šo konditoru darba laiku neizmanto neviens cits. Tad es esmu uzlikusi arī prioritāti obligāti, tur mainām prioritāti, cik ļoti mēs vēlamies pie tā pieturēties. Es vēlos obligāti. Es vēlos garantēt, ka man 5 no rīta uz darbu ieplānos tikai manus 2 konditorus. Un pēdējais šeit ir secības šabloni. Tātad tas ir secības šablons, lidošais grafiks, saucam dažādi. Tātad šeit mēs varam definēt šo šablonu, tad to daļiņu, kas atkārtojas, un tur mēs varam iekļaut gan darba laikus, gan brīvdienas. Šajā piemērā neapskatīsim, jo te mēs primāri definējam pēc vajadzībām, bet mazam ieskatam tā izskatās šī definēšana, tad mēs piešķiram nosaukumu šablonam, definējam darba laikus, cik tādi ir. Tad mēs varam pievienot, piemēram, ka mums sako brīvdiena, un tad varam pielikt darbinieku un arī tad definēt, vai tas ir vēlams vai nevēlams šablons. Tātad šie bija darba laiku uzstādījumi. Tad mums ir kompetences. Kompetences ir ērti izmantojams gadījumos, kad vairākiem darbiniekiem ir vienādi amatstruktūra vienībām. Arī manā piemērā visiem amats ir pārdevējs, bet kāds darbinieks vai viņam ir īpašas prasmes, vai viņš veic kādu īpašu uzdevumu, varbūt viņam kāds īpašs certifikāts, veikalā varbūt tas ir cilvēks, kas ir atbildīgs par veikala aizslēgšanu un atvēršanu, un mēs vēlamies šo īpašo kompetenci, īpašo pazīmi ņemt vērā, kad mēs definējam tālāk jau vajadzības un plānojam laiku. Un tad, kā es jau iepriekš minēju, tad manā komandā ir 2 pārdevēji, kas veic konditora darbu, tāpēc es esmu vispirms
šeit kompetencēs izveidojusi kompetences konditors. Un nākamajā sadaļā, darbinieku uzstādījumu sadaļā, es esmu šo kompetenci arī šeit piesaistījusi. Kas šeit vēl ir darbinieku uzstādījumos, tātad mums ir pieejama darbinieka informācija no ERP sistēmas, tātad vārds, uzvārds, amats un slodze. Šī informācija šeit nav labojama, tā ir tikai apskatāma. Un tad mēs varam piesaistīt kompetenci. Kompetences var būt vairākas arī katram darbiniekam, un mums ir atzīme rezerves darbinieks. Ko tad, ja mēs atzīmējam kādu darbinieku kā rezerves darbinieku, tātad šis optimizācijas algoritms centīsies viņu neizmantot plānošanā, ja mēs varēsim nosekt vajadzības ar visiem pārējiem darbiniekiem. Un kur šis ir ērti izmantojams, tas varbūt ir gadījumos, ja darbinieks ir pavisam nesen sācis darbu, varbūt viņš vēl apgūst savus uzdevumus, un mēs viņu tā pilnvērtīgi nevaram ieplānot. Tad uz to laiku mēs viņu varam atzīmēt kā rezerves darbinieku, un tad visticamāk, ņemot vērā pārējo darbinieku pieejamību, viņš mums netiks ieplānots. Nākamā svarīgā sadaļa, un tad šī ir viena no tām sadaļām, kas ir obligāta arī, lai izmantot automātisko plānošanu, ir vajadzības. Un tātad vajadzību sadaļā mēs definējam darba laikus, tad intervālus, darbinieku skaitu un amatu, kompetenci un darba vietu kombinācijas, kas tad tajā brīdī organizācijai nepieciešams. Un tad vajadzības mēs varam tāpat kā darba laikus definēt pa dienām un arī definēt uz īpašiem datumiem. Tātad šajā piemērā es esmu definējusi atsevišķas vajadzības darba dienām un nedēļas nogalēm. Tātad arī, kā es sākumā minēju, tad mani konditori strādā tikai darba dienās, tātad brīvdienās man nav vajadzības, es neesmu to nodefinējusi. Un uz manu īpašo datumu man ir cita vajadzība, man vajadzēs 6 cilvēkus tajā dienā. Citādi man ir vajadzīgs pa vienam cilvēkam katrā saliņā un 2 cilvēki zālē. Nemainīgi sestdienās un svētdienās, tikai tur, protams, ir īsāka darba laika, kā jau mēs iepriekš skatījāmies. Un pēdējā sadaļa no uzstādījumiem, šī satura papildus uzstādījumi, kas jau ir sistēmas kontroles, kas ir gan plānošanai, gan virsstundām. Šeit mēs kontrolējam pret maksimālo skaitu periodā, un šeit arī definējam virsstundu pārskatu mēnešu skaitu un pārskatu sākuma datumu. Tagad mēs atgriezīsimies plāna fakta sadaļām un apskatīsimies vēl pāris lietas, kas mums palīdz vēl labāk, precīzāk, ātrāk plānot darba laiku. Tātad, kā šeit redzam, tātad plāna fakta skatā mēs attēlojam prombūtņu informāciju no Horizon, tātad par apstiprinātajām prombūtnēm, darba nespējas lapām un komandējumiem. Šeit mēs varam arī uzklišināt un apskatīties vēl detalizāciju. Un kas vēl šeit ir, arī ko Artūrs pieminēja sākumā, tātad mēs varam fiksēt vēlmes un vai varam ņemt vērā darbinieku vēlmes, lai mēs arī tad pielāgotos gan viņiem, un mēs arī tad varētu varbūt ietaupīt kādu laiku pārplānošanā, nezinot, ka darbiniekam ir kāds datums, varbūt, kurā viņš nav pieejams. Un vēlme fiksēšana notiek caur šo plāna fakta skatu, ka mēs varam izvēlēties plānojuma veidu nav pieejams, un mēs varam atzīmēt, ka darbinieks, piemēram, nav pieejams arī kādu daļu no dienas, varbūt tas ir rīts vai tas ir vakars. Es šoreiz atzīmēšu, ka nav pieejams visu dienu, un ielikšu varbūt šeit vienu tādu dienu un šeit vienu. Tātad vēlmes mums kopumā ir tādos 3 līmeņos. Tātad nav pieejams, nevēlas strādāt un vēlas strādāt. Tātad tā ir kaut kāda tāda skala, tātad nav pieejams, ir tāds stingrs, nē, nevēlas ir arī ar tādu vidēju svaru, un tad vēlas strādāt ir tieši kaut kāds datums, kurā darbinieks ir izteicis tā kā apzinātu vēlmi, lai viņam darbs tiek ieplānots. Un tad izvēloties vienu no šiem vēlmju līmeņiem, tad mums arī iekrāsojas tāds indikators šeit plāna skatā. Ja tas ir nav pieejams, tad tas ir sarkans, violets, ja nevēlas strādāt, un zaļš, ja vēlas strādāt. Un šajā brīdī, tātad pēc uzstādījumu sagatavošanas, pēc vēlmju ievades, darbinieks ir gatavs, nevis darbinieks, bet plānotājs ir gatavs veikt automātisko plānošanu.
Tātad mēs šo bieži saucam par maģisko pogu, tātad varam spiest maģisko pogu, plānot automātiski. Šajā brīdī notiek datu pārbaude, tātad mēs skatāmies, vai mums nav nekādas neloģiskas datu kombinācijas, vai mums viss ir no uzstādījumiem. Un šajā brīdī tad arī šie dati mums tiek sapakoti, viņi tiek sūtīti šim algoritmam, kas veids datu modelēšanu, kas mums pēc tam atgriezīs īsto plānu. Tātad spietīšu vēlreiz, lai uzsāktu, un datu pārbaude izgāja. Un tūlīt būs vēl viens paziņojums. Jā, paziņojumā redam minēts, ka plānošana var ilgt līdz 1 stundai. Bet, protams, šo reālo laiku plānu sagatavošanas to garumu ietekmē vairāki faktori. Viens ir, protams, cik darbinieku mums ir šajā struktūra vienībā, kur mēs plānojam, cik mums sarežģīti ir uzstādījumi, cik daudz mēs esam vēlmes salikuši, kādas mums ir vajadzības. Un šajā brīdī mēs varam doties uz šo te sadaļu. Tātad trešā sadaļa šeit mums ir dokumenti, kurā glabājas visi dokumenti, ko mēs izveidojam. Pēc tam arī apskatīsim pārējos. Un tad tā plāna versija, ko es tikko sāku veidot, ir redzama šeit tabulas augšgalā. Un te mēs varam sekot līdzi, kad mēs viņu izveidojām, kāds mums ir status, kāds mums ir plānošanas ilgums un arī kāds ir darba laika aizpildījums. Tātad, cik labi mēs esam izpildījuši plānu pret to, kā mēs uzdefinējām vajadzību. Tātad mēs redzējām, arī plānā bija dažas prombūtnes, atvaļinājumi un darba nespējas labs. Tātad, protams, tas var ietekmēt to, cik labi mēs plānu esam cik mēs varam labi viņu aizpildīt. Un, patiesībā, šī plāna versija, pat ja tas mums būtu ļoti sarežģīti uzstādījumi un plāns tiešām ģenerētos jau varbūt, nezinu, pusstundu vai 45 minūtes, tā pirmā plāna versija jau ir pieejama pēc brīža. Paskat, kā man sagadījās, viņa mums jau ir pieejama, un, patiesībā, šis ir ļoti labs plāns, un es pat arī apstādināšu, lai es uzreiz jums varu parādīt. Tad arī, kamēr vēl ir tas automātiskās plānošanas status tiek veidots, tad pat ja es jau kaut kādā brīdī varu apskatīt šo plānu, fona algoritms turpina darbu un tā plāna versija var pamainīties. Bet, ja es kā plānotājs atveru un man kaut kas patīk, tas, ko es redzu, tad tāpat kā es tikko izdarīju, es varu apturēt to plānu ģenerēšanu. Labi, tad iesim paskatīties, kas mums ir uzģenerēts. Soli 100%. Nu, lūk, tad šis ir mūsu aizpildītais plāns. Un tad pēc plāna uzģenerēšanas mēs arī varam veikt mazu pielāgošanu, ja mums vajag kaut ko salīdzināt. Tad pirmais, ko es redzu, ka jā, mēs varam pielikt vēlmes. Es atvainojos, es skatīju padīju vēlmes, es nesaglabāju plāna versiju, tāpēc manas vēlmes nav ņemtas vērā, bet tas nekas, mēs varam pārplānot, ja mums palic laiks. Tātad, jā, kā es teicu, šeit mēs varam pievienot slāņus un paskatīties. Varbūt mums patīk labāk skatīties uz stundu skaitu. Šobrīd atstāšu intervālus. Un, ko mēs vēl varam darīt, mēs arī varam šeit augšā pafiltrēt un arī pamainīt kolonu konfigurāciju. Es varbūt paņemšu šobrīd slodzi mazliet nost, lai arī labāk viss satilpst. Un mēs varam arī pafiltrēt pamatiem. Nu, šoreiz man ir viens amats tikai pārdevēja, bet tas, ko es varētu paskatīties, ir konditorus. Un, kā atceramies, man bija vajadzīgs viens konditors katru darba dienu, un sestdienās, svētdienās viņi atpūšās. Tā, un piekdienās man nav neviena, tāpēc, ka mēs uz piekdienu neielikām. Piekdien bija būs tas īpašais datums, un tajā dienā mēs nelikām nevienu darba vietu, un tad arī piekdienā mani konditori atpūšās. Viņi nav starp 6 darbiniekiem, ko mēs ieplānojām darbam. Nu, lūk. Un arī, protams, šajā brīdī, ja mums kaut kas plānā liekas ir maināms, vai mēs vēlamies kaut ko pieņemt, noņemt, mēs to visu varam darīt. Visi darba laiki ir labojami, mēs varam viņus izdzēst, mēs varam pievienot kādu papildus. Varbūt tomēr es padomāju, un man tajā 25. datumā vajadzēs vēl kādu, tāpēc es ielikšu varbūt vēl kādu cilvēciņu. Un mēs šādi varam pielāgot plānu, mēs varam saglabāt, arī lai mums viss paliek. Un tad, kad mēs esam nonākuši pie tā optimālā dokumenta, mēs viņu varam saglabāt kā, un vispirms saglabāsim kā grafiku. Tad šeit varam pamainīt arī nosaukumu, ja vēlamies.
un varam izveidot dokumentu. Tad, kur šeit mums zem grafiku tagad sadaļas ir izveidots jauns dokuments. No šejienes arī mēs varam uzsākt saskaņošanu. Es šobrīd zinu, ka kolēģi vēl strādā pie saskaņošanas funkcionalitātes. Es varbūt nespiedīšu šobrīd vēl to pogu, bet tas, kas notiek šajā brīdī, nospiežot pogu, tātad, jā, kaut kur jautājums? Tā, jautājums čatā. Vai darblaika plānošanas moduls varētu mācīt sastādīt stundu sarakstu mācību iestādē? Es nezinu, es neesmu droša. Man šķiet, tur ir vēl papildus dimensijas, un tas īsti nav tas, uz ko mēs esam šobrīd strādājuši. Tas noteikti nav scenārijs, ko esam apskatījuši. Jā, tas nav mērķa risinājums mācību. Nu, teiksim, ja mēs runājam par skolu, es domāju, ka kaut kādu bērndārzu privāto mierīgi, bet skolu, kur ir stundas, nē. Jā. Tas ir bišķi cits stāsts, citi arī algoritmi un izaicinājumiem. Jā. Tātad, kur es paliku? Jā, tātad, kad mēs spiežam pogu sūtīt saskaņošanai, tātad dokuments tiek nodots saskaņošanai pēc definētā scenārija. Un šajā brīdī notiek tas, ko mēs arī skatījāmies tajā mūsu laika nogrieznī, šajā brīdī notiek dažādas izmaiņas jau mēnesī. Un tad pēc grafika saskaņošanas, tas patiesībā ir nākamais jau plānotāju uzdevums, tad ir tikt galā ar visām tām izmaiņām, kas notiek. Tātad, kā šis skats var mainīties mēneša laikā, tātad visas jaunās prombūtnes, kas tiek apstrādātas tā mēneša laikā, būs šeit redzamas plāna skatā, un tas ļaus tad plānotājiem pielāgot plānu attiecīgi pret izmaiņām darbinieku pieejamībā, un tātad maiņas, kas ir jāpārplāno kādas jaunas prombūtnes dēļ, tātad plānotājs var ņemt un noņemt no viena darbinieka un pēc tam pielikt otram. Un kas arī attiec tad uz faktu fiksēšanu, arī tas notiek šajā pašā skatā, tātad plānotais veids faktisko darba laiku ievadi, nezinu, katru dienu, reizi nedēļā, reizi mēnesī, kā nu vien ir ērtāk pašam, tad, ja tie atšķiras no grafikā ieplānotajiem, tad tas, ko mēs varētu pamainīt šeit, tā tīri ieskatām, tad mūsu preču dienā visi darbinieki, viņi nespējām pabeigt tik ātri, visi palika par stundu ilgāk. Saglabāšu. Kaut kas man nenostrādāja, diemžēl. Nē, viss kārtībā, līdz 23. tagad ir. Tad, ja visi palika ilgāk, tad es pielāgoju šo faktiskai situācijai un saglabāju. Un tad tāpatām arī mēneša beigās mēs varam spiestu šeit saglabāt kā, un šobrīd tas vēl ir fakta dokumenta izveide, mums vēl ir izstrādes procesā, tad šeit būtu tāds pats rimbulītis, fakts, es spiestu veidot dokumentu, nonāktu atpakaļ šeit, pie fakta dokumentiem, arī šeit būs tāda pati poga, sūtīt saskaņošanai, spiežam, nosūtam pēc noteiktā scenārija. Un tad pēc fakta dokumenta saskaņošanas, tad plānotājs tad ir gatavs nodot datus algu aprēķinam Horizon. Kā jau minējām, šī automātiskā nodošana mums būs pieejama ar nākamo gadu. Šobrīd tas būs iespējams visticamāk ērtākais veids būs eksportēt to pēdējo skatu Excel failā un nosūtīt algu grāmatvediem, piemēram. Jā, tas arī bija no manis viss par tādu vienu mēnesi. Tātad sākām ar uzstādījumiem, tad darbojāmies plānu skatā, ģenerējām, pielāgojām un ģenerējām arī attiecīgos dokumentus.